Nezinu. Nu, vot. Esam atbraukuši Jēru pagastā, Enzelē. Lēnām brauksim uz leju un skatīsimies un papilmēsim šo skaisto vietu. Cik te ir skaists ceļš, mājas, tīrums. Šeit es pavadīju visu savu bērnību šajos laukos. Un pagaidiet, man jāpaņem telefons. Šeit izstās lūk šādi viss. Ziniet, cik grūti ir braukt un filmēt visu. Šī ir tā vieta, ko es saucu par otrajām mājām. Šeit mēs, es, mamma, tētis, mani brāļi ap divi. Mēs pa šo ceļu gājām uz vecās mammas māju. Kā skola beidzās, tā mūs veda uz šejieni, un mēs šeit dzīvojām visas 3 mēnešus, visas vasaras un ziemas un Ziemassvētki un jaunais gads. Šeit ir tik skaisti. Šajā vietā šī vieta man ir ļoti, ļoti daudz atmiņā palikusi. Tad reku vecais mežs vēl. Vecais mežs. Tad būtu, kā jūs domājat, ar statīvu būtu vieglāk filmēt un braukt, vai ne? Es domāju, ka jā. Kā jūs domājat, skatītāji? Jūs dzirdat, kāds šeit ir klusums? Kāds šeit ir klusums? Ieklausieties tajā visā. Kāds te ir tāds. Ne? Jūs dzirdat, kā putni, Jūs dzirdat, kā putni čivinā un vējš pūš. Šeit ir viena reka, ir tā kalntemeks kalti, pa ko es runāju. Tur agrāk bija bērs uz tā kalniņa. Protams, visur ir saliktas melorācijas. Šai mežā agrāk bija eglis, bija priedis, reka viena egla palikusi tajā stūrī ir un šie vecie stabi un šie tie, man liekas, tie laikam ir nomainīti, jo šeit agrāk bija ganības govīm. Tur augšā ir ferma, ko sauc par druvām. Ne to fermu, nē, bet tur augšā ir ferma, ko sauc par druvām. Un tad tās govis nāca šeit lejā. Šeit es iepazinos ar vienu meiteni, arī šajā mājā dzīvoju tur pāri. Redzat to māju tur augšā. Bet es par to nestāstīšu, jo šī meitene man paliks uz mūžīgiem laikiem atmiņā. Un tas
smagi ar viņu notika. Smags gadījums ar viņu notika, un viņa brauca mājās. Un ļoti žēl jau īstenībā, ka tā cilvēkiem notiek. Un viņa brauca mājās ar draudzeniem no ballītes, un es viņu gaidīju. Un viņa vienkārši vairs nepārnāca. Es tik beigās dzirdēju, ka viņa ir aizgājusi bojā auto avārijā. Ļoti grūti. Vecais grāvis. Mēs ar kaimiņu bērniem šeit agrāk nācām, spēlējām spēles visādas. Un cik skaisti pūpoliņi izplaukuši. Amelisa Būra. Es tev šo video vēlētos parādīt, un lai tu redzi, cik skaisti ir mani lauki, kur es agrāk esmu dzīvojis. Bet, piedod, bet problēma ir tā, ka tu neskaties, un ļoti slikti, ka tu neskaties. Šeit ir malciņi sataisīti maisos. Te ir izrakts liels grāvs. 6 minūtes. Šis ceļš ir kā mājas. Jā. Šeit agrāk bija tādi kā krūmi, un šeit bija tādas mazas eglītes. Bija reka, mūsu vecā taciņa ir pa vidu iet iekšā. Jā. Šī kūts agrāk bija vecā, vēl ar vecu jumtu, vēl ar vecām sienām, vēl ar veciem logiem. Atceries, kāds padomu laikā bija kūtis, baltās sienu kūtis bija tās padomu laikā, kā būvēja koka durvīm, un kūts bija kā kūts, un viņā govis bija, un viņas tur dzīvoja, ēda, slauca, un visu kaut ko. Tā kā tā ir, Iesim reku šitien te, apskatīsimies, kas mums šeit ir. Šeit ir ceļš iet iekšā, kur ceļa zīmes ir saliktas. Agrāk te neviena ceļa zīme nebija. Šis dīķis bija kā ūdens ņemšanas vieta. Šis te, jā. Protams, mēsla pilns ir. Šis dīķis jau ir no tiem laikiem, kad es biju mazs puika jau. Paiesimies uz tīrumu, rekur. Jā. Oho! Kas tad tur ir? Bija labība kaut kāda. Kā šeit visi mainīja. Tā ir tāda maliņa vēl. Redziet, kā viss aizauga. Viss lēnām aizauga.
Nu? Nav cūkas, blēd. Nevar savus musars aizvākt. Skrandas tādi, bļīn, ar ārā. Te agrāk neviens musars nemētājās, nekur. Nu, ko, iesim tālāk, ne? Iesim tālāk uz priekšu un iesim augstāk. Neviens nebraucam. Zīmes ir saliktas un iesimies tālāk. Pastīsimies, kas tur savests ir pa kokiem. Aiziesim lejā uz... Šobrīd arī viss pagaidām ir, ja? Izbaudiet šo skaisto skatu un pieliek šim video laiku. Pieliekojiet šo video. Šī vieta man ir kā mājas. Šeit jūtos kā otrās mājās. Man ir sajūta, ka man tajā mājā kāds gaida. Lai jauka diena visiem. Pagaidām viss, jā, šobrīd arī viss būs.